Sveicinu jūs 19. novembrī. Atskatīsimies mēs uz pagājušās nedēļas notikumiem. Ticu, ka aizvadījāt brīvdienas godinot Latviju un arī ceru ar ļoti starojošu noskaņojumu. Un tālāk par enerģijas vairumtirgu, dažādiem faktoriem un cenām. Šī gada 46. nedēļā. Kopumā pagājušās nedēļas laikā gan naftas cena pasaules tirgu, gan dabasgāzes cena Eiropā, gan arī emisijas kvotu cena pakāpās. Naftas cenai kāpums no vairākiem faktoriem, un lai gan Starptautiskā enerģijas aģentūra prognozē, ka nākamgad gaidāms pārpalikums aptuveni 4% apmērā salīdzinot ar globālo patēriņu, tomēr īstermiņa faktori, kas ir ASV piemērotās sankcijas Krievijas kompānijām Lukoil un Rosneft un Ukrainas turpinātie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai, šoreiz būtiskai eksporta ostai, ir kāpinājušas cenu līdz $64,4 par bareli. Eiropas dabasgāzes tirgu šobrīd ļoti mierīgi apstākļi gan no bilances viedokļa, gan no cenu formēšanās. Krājuma aizpildījums pie 82%, tas patiesībā relatīvi ir nedaudz augstāks nekā pagājušajā gadā, lai gan pats absolūtais aizpildījuma līmenis ir aptuveni turpat. Bilance ir ļoti komfortabla, tas nozīmē, ka pieprasījums tiek apmierināts ar piedāvājumu. Āzijā ir vājš pieprasījums no globālā tirgus skatu punkta, un Eiropai ir stabils piegādes sašķirinātā dabasgāzē gan no Norvēģijas, gan arī, protams, no ASV. Tas ļauj cenai šobrīd uzturēties ļoti stabili aptuveni €31 par megavatu stundu. Savukārt kvotai šobrīd ir neliels cenu kāpums, pietuvojoties €81 par tonu. Jāuzsver, ka pastiprinās datu centru un mākslīgā intelekta kompāniju nepieciešamību pēc energoresursiem un līdz ar to arī pēc dzēstām emisijas kvotām, oglekļa kredītiem un arī citiem zaļas enerģijas izstrāde apliecinošiem certifikātiem. Kopumā nākamajam gadam jāskatās uz tādiem notikumiem, kā Eiropas Savienībā esošais ierosinājums par 1 gadu pārcelt, jeb atlikt emisiju tirdzniecības sistēmas numur 2 ieviešanu un skatīties, kā Eiropas Savienība un Eiropas Savienības padome turpmāk kontrolēs un vadīs mērķi samazināt emisijas kopsummā bloka valstīs līdz 2040. gadam. Savukārt, ja skatāmies uz norisēm, kas varētu šai nedēļai, svarīgas ir tas, ka ārgaisa temperatūra ir prognozēta zemāka vidēji Eiropā, tas var pievienot kādu procentu pieprasījumā, un prognozē no piedāvājuma puses ģenerācijai zemāka vēja izstrāde. Tie varētu, protams, vedināt elektroenerģijas cenas augšup šajā nedēļā. Savukārt iepriekšējā nedēļā redzam, ka Ziemeļvalstu apgabaliem vidēji cena pakāpjās, tuvojoties €47 par megavatu stundu. Savukārt Baltijas valstīm vidējā cena nedaudz samazinājās un ir pie €91 par megavatu stundu. Abiem reģioniem raksturīgais ir tas, ka kāpj pieprasījums. Un Ziemeļvalstīs diezgan būtiski, tur iepriekšējā nedēļa bijusi ļoti vēsa. Vienlaikus, protams, kāpēc cena tik ļoti nepakāpjās pie šāda lielāka pieprasījuma kāpuma, tas, ka pagājušajā nedēļā arī pieaugus vēja izstrāde, tas daļai kompensēja šo pieaugušo pieprasījumu. Nākamajam gadam skatījums finanšu instrumentu tirgū par elektroenerģijas bāzes piegādes cenām. Nav tādu krasu izmaiņu, un tomēr redzam, ka vairāk ir augšupvērsto izmaiņu cenās. Ziemeļvalstu apgabalos vidēji tiek vērtēts, ka 2026. gada bāzes piegāde ir ap €42 par megavatu stundu. Vācijai pietuvojās jau pie €90 par megavatu stundu, un Polijā nedaudz straujāk pakāpusies līdz €106 par megavatu stundu par bāzes piegādi kalendāra 2026. gada laikā. Tādi lūk notikumi, un tiekamies, vērtēsim notikumus nākamnedēļ. Paldies!